stāsts ir par grāmatu bestselleru Krēsli, kurai ir 4 daļas, un pēc kuras motīviem ir izveidota filmu sērija. Grāmatas autori ir Stefānija Meiere, kur ir 3 bērnu māte. Krēslas ideja par vampīriem nāca no sapņiem. Viņa sapņoja, ka Bella un Edvards atrodas divi mežā, un nākamajā dienā to visu uzlika uz papīra. Sākotnēji Stefānija Meiere Edvardu un Bellu dēvējas pavisam vienkārši – viņš un viņa, jo sapnis bijis tik ļoti spilgts, ka viņa neesot vēlējusies kaut ko no tā aizmirst. Bellas tēls ir uzaudzis Fēniksā, Arizonā, tieši tāpat kā grāmatas autori. Romānu Krēsli Stefānija Meiere sāka rakstīt 2003. gada 2. jūnijā. Viņa to atceras sevišķi skaidri, jo todien viņas dēliem bija pirmā peldēšanas nodarbība. Pirmais cilvēks, kas izlasīja Krēslu, bija viņas vecākā māsa Emīlija, kur arī ieteica Meierei mēģināt jauno darbu izdot. Amerikāņu romantiskās fantāzijas filmu sērija Krēslas sāga, kur ietilps 5 daļas. Krēslas pirmizrāde notika 2008. gadā 17. novembrī Losandželosā. Iznākuši 5 filmas. Vislielākie ienākumi, kas ir zinām, ir filmai Jauns mēnesis – $709,7 miljoni, kam seko filma Rītausma pirmā daļa ar $705 miljoniem. Pagaidām vēl nav zinām ienākumu no filmas Rītausmas 2. daļas izrādīšanas, tomēr valde uzskata, ka tie pārspēs visu pārējos sāgas daļas ienākumus. Filmas daļu budžetu tiek palielināts katrai daļai. Salīdzinājumam, pirmai daļai Krēsla tas bija tikai $37 miljoni, bet pēdējai filmas Rītausmas 2. daļai bija $120 miljoni. Tika nedaudz mazāk, $116 miljoni tika ieguldīti filmai Rītausmas pirmā daļas izveidei. Krēsla ir 2008. gada amerikāņu zinātniskās fantastikas filma, kuras režisore ir Katrīna Hārdriga. Filma tika uzņemta 3 gados, ieskaitot scenāriju rakstīšanu, filmēšanu un montāžu, bet pati uzņemšana ilga tikai 44 dienas. Filmēšana noslēdzās 2008. gada 2. maijā, bet filmas pirmizrāde notika 2008. gada 17. novembrī. Filmēšanās laikā Kristīnai Stjuartei apritēja 18 gadu. Dāvanā viņa saņēma filmēšanos visas nakts garumā un torti. Par darbu filmā nopelnīja $2 miljonu lielu honorāru. Visi Edvarda ģimenes locekļi filmējušies ar topāzi krāsas lēcām acīs. Arī Bellai, jeb Kristīnai Stjuartei, bija jānēsā brūnas lēcas, jo viņas dabīgā acu krāsa ir zaļa. Filmas veidotāji pētīja video ierakstus, kuros bija redzami kalnu lauvas, pumas un citi plēsīgie zvēri nedzīvot, lai saprastu, kādus dzīvnieciskus instinktus piedēvēt vampīriem un kā to visu parādīt. Filmā galvenajās Edvarda un Bellas lomās iejūtas jaunie aktieri Roberts Patinsons un Kristena Stjuarte. Patinsona pazīstamākā loma ārpus Krēslas sāgas ir Cedrika Digorija tēlojums filmā Harijs Poters un Ugunsbiķeris. Patinsons arī spēlē ģitāru un klavieres. Ir 2 dziesmu, kas speciāli komponētas Krēslas sāgai izpildītājs, kā arī 2010. gada visietekmīgākais un negaidītais Holivudas mūziķis. 2008. un 2009. gadā žurnāls People atzina Robertu par seksīgāko dzīvo vīrieti. Viņa vaska figūras ir izstādītas Tiso kundzes vaska figūru muzejos Londonā un Ņujorkā. Savukārt Kristena Stjuarte ārpus Krēslas ir pazīstama filmējoties filmās Zatura, Baiļu istaba, Noķerīt sīko, Runā un arī citās. Pagājušajā gadā Stjuarte ir atzīta par vislabāk pelnošo Holivudas aktrisi. Par savu ieguldījumu kinoindustrijā ir saņemtas daudzas balvas. Neticami, kā viens stāsts var aizraut miljoniem cilvēku. Lielisks piemērs tam ir daudzie triloģijas Krēsla cienītāji, kur aizraušanās ar šo mīlu stāstu ir kļuvis pārspīlēta un pat iespējams apkārtējai sabiedrībai nepieņemama. Lielākoties Krēslas fani ir vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Lūk arī daži interesanti fakti par to. Amerikā kāda sieviete no lielveikala nozagusi aktiera Edvarda īstajā vārdā Roberta Patinsona plakātu. Viņa attaisnojās, ka plakātu nozagusi tādēļ, ka bija aizmirsusi mājās maku, un šaubījās, vai plakāts vēl būšot, kad viņa atgriezīsies veikalā ar naudu, lai to iegādātos. Kāds fans, kurš bija ieguvis Kristenas Stjuartes parakstu uz grāmatas vāka, pārdeva to eBayā par $1400, kura pircēja bijusi pusmūža sieviete. Filmas Krēsla mūzikas izlase ieguvusi 2 Grammy nominācijas. Pirmā – labākā kompletētā mūzikas izlase kinofilmām, otrā – labākā dziesma, kas atcerēta kinofilmām. Visus iepriekšējos gadus, kad Krēslas filmas uzvarēja praktiski visās nominācijās, kurās tās tika izvirzītas Teen Choice Awards,
Arī 2011. gada šovbiznesa pārstāvji pareģoja Aptumsuma nedalītu uzvaru, tāpēc šīs gads, kad Aptumsums paņēma tikai 3 no nominētajām 8 balvām, bija pat zināms šoks. To nevarētu norakstīt uz krēslas mānijas mazināšanos, jo daudzās citās balvu pasniegšanas ceremonijās krēsli joprojām ir topa virsotnē. Visvairāk zelta Avenes balvām, ko piešķir par Holivudas sliktākajām filmām, šogad nominēta krēslas Vampīru sēgas noslēdzošā daļa Rītausma. Tā izpelnījusies 11 nominācijas, tostarp kā gada sliktākā filma, sliktākais scenārijs un sliktākais režisors. Protams, arī krēslas galveno lomu atveidotāji Roberts Patinsons un Kristīna Stjuarta minēti kā aizvadītā gada sliktākie aktieri. Taču Stefānija Meiere ar visu krēslas sāgas sēriju joprojām pretendē uz labākās grāmatas nosaukumu.